Un tad laikā es gāju arotskolā, saprot, arotskolā bija. Un arotskolas direktors mūs izmācīja, ka tā nav obligāta lieta, un visam šitiem zēniem, lai viņi propagandē, ko grib, mēs atsakamies, ka tas nav jāiet, ja. Un tā es gāju skolā tālāk, arotskola Kando. Bet pienāca tas laiks, ka iet Zaldatos. Un es vecīt neaizgāju. Un man saņēma vairs pakaļ ciet. Un Ventspili iekšā, es dēju, tā sakot, pilī bija cietums. Es dēju cietums, Miroņgalvu, 2 sakrustot kaulu. Un tur es izbaudīju, kā tur notiek pie Hitlera cietumā. Un tad tas bija Bangersks laikam, ja, kas mūs tos puikas, kas nu nebija tādi īsti dezertieri, ja, izņēma ārā, aizsūtīja uz apmācības rot. Šitie jūrmalā Lūžņās bija apmācības toreiz rot, mūs iemācīja šaut. Mūs iemācīja, var sakot, frontē uzvesties, un tad mūs aizienus pie Gaiķiem, es biju frontē. Es biju 19. divīzijā, sapierrotā. Sapierrotais bija līdz kapitulācijai. Tā. Nu, kā bija kapitulācija, tā pa klusojuši atnāca līdz mātes māja, tur Kandās sabila, Vimbožos tur man māte. Jā, es esmu lasījis kādu senu atpūtu, kur viņai ir uz vāka, kā Latvijas čempiona daļslidošanā. Viņa daļslidošanā, viņa nebija, bet, atsakot, viņa ar riteni brauca. Jeb ar riteni, man liekas, kā slidošana. Nē, kaut kas ar sportu bija. Kaut kas ar sportu bija. Nu, bet... Un kā te viņai bija vārds? Viņa bija, redz, saprot, sākumā Jansona viņa bija, Lilija Jansona, ja. Viņa arī bija Krievzemē, viņa bija, var sakot, tanī laikā, pirms Pirmā pasaules kāra, tad viņa bija Sibīrijā prom. Nu, tas es nezinu, toreiz kaut kā savādāk, ja. Un tad viņa braukuši atpakaļ, kad brīvo Latviju, un tad Latviju braukuši atpakaļ, ja. Un tas satika Avotiņu? Avotiņš ir bijis Imāna pulkos. Cauri, es nezinu, kā viņi tur gājuši. Jā, es zinu, cauri Vladivostoku un atpakaļ ar kuģi brauca. Ar kuģi brauca uz Rīgu pa otru pusi. Viņš bija operā violnieks, bet viņš bija samaitais, tu saprot, to karu. Samaitais, nu, redz, saprot, kā ir. Un tā viņi atbrauca uz Kandavu, pa Mešsāru zaķos, tur 3 kilometru no Kandavas. Bet tur arī viņš nevarēja, un tad tur viņi izšķīrās, un tad es paliku viens ar māti. Un tad tur tā dzīve tālāk, tur turpinājās tā, ja. Bet, nu, redz, ko es tev pateicu. Nu, tu sāki par to, ka tev karš beidzās tagad? Karš man... Kurā vietā? Man paņēma Vimbužos, tad gāja ķēdes cauri, pārbaudīja, var sakot, visu iespējamo vietu, nekur nenoslēpties. Un tad man saņem Krievs ciet. Saprot? Krievs ciet. No Jelgavas tur mūs ielādēja restotā vilcienā un prom. Kanāls, tu zini, Belamora stroji? Es esmu tur strādājis no paša sākuma, no Belamoras strākuma līdz Belamoras beigām, kamēr iziet pirmais kuģis cauri. Šiti pa man atbrauc viens ratgabals, ja, no Vidzemes, tas ir, saprot, pa māc līniju. Un viņš rakstīja grāmatu, tad bies grāmatu. Izrādās, ka es esmu vienīgais. Ar ko var runāt? Saprot? Jo vēl viens Belamoras strojs cilvēks esot, bet tas vairs neesot runājāms. Jo es šitā esot vienīgais, kas var izstāstīt visu to kanālu, var viss, kas tur ir, var izstāstīt. Nu tad nākošais, kad bija kuģis izlaists, nu par to Belamoras stroju pastāstīt, tur es varu pilu galvu pieteikt. Saprot? Nu, bišķi jau kaut ko tu var pateikt. Es zinu, ka tas no koka bija vienīgais tāds kanāls, kaut visas būvis un slūžas no koka. Viss no koka. Kaķa būva, var sakot, šitās te kastiņš, tur vīri sēdēja un ar cirīšiem, var sakot, ar cirīši viss bija taisīts. Tanī laika bija taisīts no koka, tā mēs taisīm no koka, ja? Tā viss ir koka darīšana. Un tā, kad tas bija spridzināts augšā, tas laikam Somu spridzinājuši, jo es pa Somu fronti arī izstaigājis. Ja tad, kad mūs noņēma apsardz nost, vairs nebija aiz rātim ciet, ja? Tad es blandījos apkārt. Es pa Karēlī blandījos, vai dieniņi, es izstaigāju Krievu līnijas, izstaigāju Somu līnijas. Un apstaigāju, es biju otrā
rajonā, otrā kanāla. Un kādi iespaidi no tās Krievu līnijas un kā atšķīrās Somu aizsardzības līnija? Mannerheims. Es nezinu, vai tā ir Mannerheima līnija, bet tur, kur Somi bija dzīvojuši, ja, Somi tā, viņš ir ārkārtīgi zolīti. Viņi, es saprotu, ar lodlām izrot tās dūras. Var sakot, viss tas ir tā dzīvo. Un tu zini, ko? Katrā Soma, no kur viņi bijuši gulējuši, vienā ir tur, otrai kāds sieviešu kurp, trešā vietā tu atrod sieviešu apakšbiks. Tas ir tā Soma. Nu, ļoti skaisti tā Soma. Un tad tie bunkuriši, ko Krievu, nu redz tā, tad, kad es aizgāju tepat Lūžņās, tur bija stāvējis, tur bija Krievu armija bijis, tādā laikā, var sakot, ka te pirms ienākšanas, ja? Lūžņās bija, tur mums tā pašā, turpat mums apmetināja, ja? Mēs to virtu neizmantojam, armijas puikas, bet tu saproti, liela virtu, tur bija, Krievi bija taisīši tādā laikā. Un pie plīts, paceļ riņķis uz augšu. Tā kā tas riņķis iet virsū, tas viss piedirsts. Kā viņi to var izdarīt, es nezinu. Un tad tur aizies, tur saprot, Karēlijā, tur, kur aiz bunkuros, tur, ko viņš ir gulējis, tur čupa. Nu jā, nu tas labs kurināmais arī pie reizes plītēs, saprot? Tur ir čupa nolikt, tur, ko viņš ir gulējis. Var sakot, katrs atstāja savu čupu. Tā kā tur nevar stāt tik prāti. Nu, viņi dikti saspiest tie bunkuri, kurš bija Krievu. Un tad čups bija ļoti bieži. Jā, čups bija bieži. Un tad kaut tā, zin, nu kaut vai tā, jā, no štāba. Tu atceries Vācu laikā, kāds bija kabeļi, kāds bija līnijas, jā? To tu atceries? Jā, es zinu, jā. Tad tu var iedomāties, ka atiņi denoidrāti, atiņi ķeļā vaļā. Un tad sašīt pudeli, uzbāžas eglītes, nocērto galotnīt, uzbāž tur virsū to pudeli. Un tad šitā kilometriem prom piesaiņ to denoidrāti, tā ir sakarlīnija. Krievam, tā nelaikā. Skaidrs tev, jā? Izcili. Un cik ilgi tu tur sabīji tajā Belamor kanālā? Kamēr strojka beidzās, viņš jau tā bija, tur diezgan ātri viss pabeidz. Pēc tam mēs bijām Ļeņingradā metālstroji. Tad, kad mēs iebraucam Ļeņingradā, tad vēl bija gruveši, vēl bija tanki ierakti stobrārā, un kad mēs braucam, tad jau mēs vairs nebija, tā mēs brīvi braucam, mēs sēdījām vagonā. Pa Karēliju braucam. Vilciens apstājās, es nezinu, kāpēc tas tur ir, mēs tur sēžam, tālāk tur tad, var redzēt, gaters strādā, zinu. Sievieši, neviens vīrietis nebija, sievieši aptur to gateru, skrien uz mums uz ešalonu. Un lūdzu maizi. Saprot. Lūdzu, lai nevar iedot kādu maizi gabalu. Tu zini? No Ļeņingradā es pazīstu labi. Es labi pazīstu, jo tur mums apsardz nebija, un tur bija tā, mums bija metāls stroji, tur kaut kāda liela rūpnīca vajadzēja atjaunot, sagraut. Un man laimējās uz tādu kokapstrādes rūpnīcu, tajā brigāde tikt, kur diezgan leļā pa kanālu tur ved iekšā baļķis, un tur, var sakot, liela tā tehnika, no kanāla liela 2 stāvu gateru un milzīgs galds, kur strādāja, kur taisi materiāls priekš to metālstroju. Nu, tur jau, saproties, apsardz nebija, tām sievām, kas stāv pie tām, noteica, lai tos ārā nelaiž, bet tu zini, kādi žogi. Ej jau tu caur, ko gribi. Aiz to žogi bija baraholka, zini, un tālāk gāja tramvai. Es tik atceros to tramvai numuru, iesēdies iekšā, biļeti tev neprasa, kad tu ej iekšā, konduktors prasa tur to biļeti, bet, kad tu priekšņā paliec, izbrauc Ļeņingrādu, atceries to numuru, atbrauc atpakaļ, tā, zini, tā, zini. Nu, tad bija jau, vai ne, man tur bija tas mans meisters, man nolika pie tāds skārnieks, kas taisa tās trūbas, kas nosūc ar skaitu, protams, viss nosūc tāds, jā. Tāds večuks bija, zini, pavēts večuks, lamājās drošīgi, viņš nevarēja citādāk parunāt krieviski, bet ārkārtīgi cienīts āra.
tas viņam bija vairāk nekā mūsu Ulmans. Un tad viņš zināja, ka es ar radiotehniku kraujos, izrādās viņu radioaprāts neiet, tad mēs aizbraucām pie viņu dzīvokli. Bija tāda pagaidi Zaberenskā ulica, viņš tur bija pretī Ziemaspilī pāri Ņevas tiltam, ne tā iekšā, bet viņam bija kaut kāda sēdz mājā, tur viņam bija tas dzīvoklīts, un tur es viņam laboju to aparātu. Un tad viņš rādīja krūzīt, ko caur laika viņš caur dabūjis un tā. Nu, tas ir turpat pie Ziemaspils, tas bija tā, tur viss. Un apkārt tev ne tajā Belamors strojā, ne tajā Ļeņingradā, tur latvieši arī bija kādi? Nu, mēs visi bijām latvieši. Daudz? Ne latvieši tur nebija, mēs visi bijām latvieši, tikai latvieši. Un apmēram cik daudz tur tie bija? Nu brigāda, tāds 60 vīri brigāda. Nu, tur bija latvieši, tur bija leiši arī, tur bija Belamors strojā, bija diktpulk lietuvieši, jā. Bet tā kā tur bija latviešu brigāda, un viss mēs bijām latvieši. Viss no sākuma līdz beigām, tikai es biju viens no jaunākajām, tie pārējie bija vecāki vīri. Tā kā tie bija vecāki vīri. Un kad tu atgriezies Latvijā? Latvijas atgriezies vēl caur Strojbatu. Tātad Krievu armija arī vēl dabūja? Es dabūju Strojbatu, jā. Strojbatu, tā bija Narvā bija tas Strojbats. Tur bija tā Narva izskatījās tāda, ka to ielu varēja redzēt, tur, kur vismazāk ir groši. Tā ir iela, jā. Tā tur bija tā vecpilsēta. Bet, nu jā, mums jau tas darbs tur bija, būvēja to tiltu un būvēja elektrostaciju, jo es strādāju 19. divīzijas Algats. Rustons bija tāda elektrostacija, Angļu elektrostacija. Es tā Rustonā strādāju maiņā, ja, elektriķu maiņā es strādāju. Tā bija 700 zirgspēku, dīzels bija tāds pa trepipinu jākāp augšā. Tādā zonā, tur tā zonā apkārt bija tie privāti apcietinātie visādi, ja. Nu, un tad tālāk pašās beigās, kad uztaisīja to īsto elektrostaciju, kas no Silamejas bija augstfrīguma līnija, 35 kV bija tur un 6 kV, tas 3 kV gājas pilsēta. Tad tajā augstfrīguma stacijā es strādāju pa maiņas priekšnieku. 19. divīzijas Algats. Saprot? Nu daudz, ko tur dabūju redzēt, kas paliet. Aiz sētas mums bija Krasiļņai fabrikā. Tur, kur bija tas, var sakot, aiz sēdz, tur bija višķi, kas bija, un tur caurlaidzi un viss kas. Gandrīz pilsētas centrā. Un zini, kas tas bija? Atomlaboratorija. Tur veida pagātinātu urāna rūdu. Es nezinu, ko viņi tur darīja. Es tur iekšā tā neesmu bijis, bet, pēc cik es biju saprot tā, no manis viņi saņēma elektrību. Protams, tas bija viss, to nedrīkstēja nevienam teikt. Cik viņi saņem, kas tur ir, ja? Visādi bijis. Un tā pašās beigās, pirms demobilizācijas mūs aizsūtīja uz Silameju, un tur es satikos ar īstu urānu. Ar īstu urānu rūdu. Šinīs rokās es esmu ņēmis un turējis urānu rūdu. Es vēl urānu rūdas gabalu, toreiz es nezināju, kas tas ir, vēl atvedu uz Latviju. Jā, tā, bet es esmu dzīvs. Tad mums diezgan pa skaistu samaksa bija jālādē no Čehoslovākijas to rūdu. Tad zaldātiem diezgan dūšīgi maksāja, tā mums steigš skriešs vajadzētu, vecākot tik daudz izvītē vagonā iekšā, un tā mēs lādējam to rūdu, tā mums labi samaksāja un tā no turienes tad atpakaļ uz Latviju, jā, tā. Tā. Un tu atbrauc uzreiz uz Talsiem, ja kaut kur vēl pa starpām? Tad Kandavā. Mammas māja, jā. Jā, māte bija izšķīrusies. Izšķīrusies no tā. Tas bija viņai otrs vīrs no Attūra. Ja tad tāpēc tev Mārtiņš ir pusbrālis. Jā, Mārtiņš ir pusbrālis. Tā zini, tā kā nav garlaicīgi tā dzīve. Un šodien es dzīvoju, un tu pašlaik sēdi. Te darbojas Eiropas kaulaina roka. Es nezināju, kad Eiropa ir tik nežēlīga, jo savā laikā es jau mācījos politmācību Krievu laikā. No Ļeņingradas brauc pasniedzējs mums mācīja gudrības. Un toreiz Ļeņins teica tā, raboči
является основной средством производительности. Рабочие – это основное средство производительности. А šodien tu saproti? Šodien dzird, ko es dzirdu pa televīziju, pa radio. Рабочий – это товар. Tu saproti, kas ir šodien? Tavār. Tavār, tirgus prece, tavār. Es esmu tavār, tu esi tavār. Vai mat ārā? Tu saproti? Saproti, kur mēs esam. Un šitai nav zona, kur sēd tagad. Tu saproti? Es esmu pēdējais Dievs. Nu šitai tā, ja, tā. Var sakot, visapkārt, kur tu skaties. Dzīvoja cilvēki, ka mēs tā atnācam. Tad tur Pomās, ja? Pomās, viņš te man nāca palīgā, mēs tur sūciņš bija, vai ne? Un nāca palīgā uz sūciņu kaut, es viņu pēdējais redzēju, kad viņš iet pēc mājas uz to. Un nomir tas saimnieks, palika Alma, kad gadiņu nodzīvē ar nomira. Tā. Šitie pat, visapkārt tas tā ir. Visi tie cilvēki ir izmiruši. Viņi ir izmērdēti, jo, saprot, visi dzīvie cilvēki tādai, kaut vai lāžos, ja? Lāžos tie tas ir mājas rādi. Palika beigās, īra palika dzīvu beigās, ja? Tā vēl gadiņu nodzīvo un atkal nomira. Tā kā visi viņi, var sakot, visi tie lauku cilvēki ir nomērdēti, viņi vairs nav. Visapkārt šitie bija cilvēki. Tagad šitie, Grišs vēl ir tur un šitie vēl ir, un šitas te, kas te bija, tas, kas pie mani te palīdz, visi šitie daudzie cilvēki ir nolikvidēti. Cik te apmēram sētas bija tā apkārtnē? Vai 12 vai 14 apmēram. Un tagad ir kāds 3, 4? Tagad ir 3, jā. Bet tad, saprot, es te dzīvoju viens pats esmu, jā. Kaimiņien arī vien pat. Tālāk Grišs arī viens pats. Un tad vienīgais šitas te Ivars, jā, no Ivaram viņam ir vēl sieva un bērni. Vecākais puika darba nevar atrast. Redz, no Latgales teica, kad visi tie no tās nāves zonas brauc prom uz Angliju. Atstāja pamet šitos večus, lai viņi te nosprākst. Kur mēs esam? Eiropas kaulaina roka mūs ir saņēmusi. Kāpēc es te esmu viens pats atstāts nāvei notiesāts? Es esmu notiesāts uz nāvi, jo man šī te jānomirst. Sapratu, ja? Neviena nav vairs. Ja es te nomiršu, es te sākšu pūt. Neviena nav. Nav neviena. Visi prom. Saprot? Visi prom. Tā kā, kaut kas šitas te, ko es tagad redzu visapkārt. Skaidrs ir tas, ka, teiksim, es jau klausos gudrs cilvēks. Es klausos, te nesen bija viens krievu zinātnieks, jā, ekonomikas zinātnieks. Krievu valodā gan tas bija stāstīja ekonomikas pamatprincips. Pēc šitiem pamatprincipiem Eiropa rok sev kapu. Jo Eiropai izdzīvot nav mazākas iespējas. Nulle. Totāli nulle. Tas ir, var sakot, Eiropas pastāvēšana ir jau paredzēta uz, var sakot, tur vairs nebūs. Tas ir, kā te var pateikt. Jo redzi, kas pa lietu. Šite te bija Rīja, Kūts, viss, kas te bija pulk cilvēki, te liela saimniecība bijis pirms 100 gadiem. Nevienam, nevis ļaunākajos murgos, nenāca tas, kas te notiks pagājušā gadsimtā. Bet tad, kad tu atnāci uz šejieni, tev jau cerības bija tomēr. Toreiz es nezināju, kas ir Eiropa. Es nesapratu, kas ir Eiropa. Un tad tu sāki ar vienu gotiņu vai kā? Tad jau ne, man jau govs, man tur dzintavas bija, nebija viena gova. Tur man bija atved no šejien, tā mums bija gova, bija cūga, bija aids, bija viss, kas te bija, zin. Lai tik galā, tad jau bija savādāk. Un šitās būdas es visas uzbūvēju, ja te nekas nebija, es te atnācu, izcirt krūmus un būvēju augšā, skaidrs, jā. Bet toreiz es nesapratu, kas ir Eiropa, neviens nesapratu. Maija arī saprot Sibīrijas cilvēks, viņi arī nesaprot, kas ir Eiropa. Tagad es zinu, kas ir Eiropa, bet es nezinu, vai tas, ko es te esmu darījis,
ir jādedzina nost. Vai jāsagaida Eiropas beigas? Kā tu domā? Nu, manuprāt, ka jau laikam ir jāgaida beigas, un tad redzēsim, kas tur notiks. Bet vai mēs sagaidīsim, es šaubos, varbūt. Redzi, kas pa lietu. Eiropas beigas, es esmu klausies to, ko Rubiks saka, to, ko es tos visus esmu klausies, visu cenšos atcerēties, visu cenšos viņu savākt kopā, bet saprot, kas pa joku. Pašreiz, nu, šitā ir nāves zona, ja, te viss tiek lauki, tiek iznīcināt. Tā ir politiska lieta, viņas iznīcina, veči paliek izmirst un caurumieras mājas sabrūk, tur sabrūk, tie vairs tikai nāvi fiks sabrūk un aizauga krūmiem vairs nav vairāk. Bet, redzi, kas ir pa lieta. Ja izpūt Eiropu, tā notikuma var būt nežēlīgāk nekā pagājušā gadsimta abi kāri kopā. Jo saprot, kas pa lieta. Šodien mums pārtika ražo rūpnieciski. Nav vairs tāda pārtikas ražošana, kas var pastāvēt. Rūpnieciskā pārtikas ražošana var pastāvēt tikai tad, ja ir peļņa. Ja tev ir hektāra maksājums, ja tev tos noņem, ja tev ir lēta degviela un ja tu spēj nopirkt, ja, tiklīdz tā rūpniecībā būs visniecīgākais bleķis iekšā, ja, tā pārtikas ražošana apstāsies, viņu vairs nebūs. Tu sādies saprieš, ko nozīmē? Ko nozīmē šodien? Redz, šitās daudzās saimniecības bija pilnas ar pārtiku, abos karos, ir pirmā, otrā karā. Saprot, ar zirdziņu āru, var sakot, viņa bija, var sakot... Es zinu, ka Latvijas laukos vismaz otrā pasaules karā absolūti nebija bada, un pirmajā pasaules karā tāpat vācieši visu pārtiku veido uz Fāterlandi, jo tur pietrūka, bet šeit bija pārēm. Te bija pārēm. Bet tāpēc, kad šite notika tas, ko sauc par pašpietiekamību. Tu zini, kas ir pašpietiekamība? Pašpietiekamība ir tā, kad šitā, teiksim, var sakot, šitajos 100 hektāros, 93 hektāri, nu vienalga 100 hektāros, var sakot, tā zirdziņu uzvar, tepat samal, tepat viss, var sakot, viņi varēja pastāvēt. Viņi varēja pastāvēt, ja? Jo viņiem degviela nevajadzēja, viņiem nekas nevajadzēja iepirkt. Šodien Eiropa jau nav pastāvīga valsts. Eiropa nav neatkarīga valsts. Tu saproti, arī Latvija nav neatkarīga. Šodien Eiropa nav neatkarīga valsts. Redz, ja viņa būtu neatkarīga valsts, tad viņai būtu cerības izdzīvot. Bet pat cik viņa nav neatkarīga, ja? Jo tu saproti, ja, ko nozīmē, ja tev piešķir 200 litru degvielu uz hektāru, bez PVN, bez to var sakot, ja tu ražo ne mazāk kā 200 latu no hektāra, ja, tad tev pašlaik, jā, laikam 200 litru, tu vari saņemt pa zemāku cenu. Tu stādies jau priekšā, ja tev 2000 hektāri, tā kā tagad ir normāli saimniekam. Cik toņi tev vajag degviela? Cik toņi? Otrs ir tas, es klausos par radio, viens kārtīgs saimnieks, viņam ir lopi, govs, viss kas tur ir. Viņš teica, viņam jau ir cauri tā atļautā degviela, kas ir uz to hektāru. Tagad viņam jau jāpērk pa pašu naudu, pa pilnu naudu jāpērk tā degviela, jo to viņš ir iztērējis, viņš nepietiek. Var sakot, ar tiem 200 litriem viņš nevar iztikt. Bet, vēls parāls, ja tev ir 10 hektāri, tad tev vajag 2 toņi. Ja tev 100 hektāri, tev vajag 20 toņi. Un ja tev ir 1000 hektāri, 200 toņi. Mīļais cilvēki, tas ir jāiepērk. Tas mums šite nav. Eiropā nav, Latvijā nav, tas viss jānopērk. Tas nozīmē, kur tad ir mūsu neatkarība, kur tad tev neatkarīga ražošana, tu nekas neesi. Tu ar savu dārgo tehniku, es te vēl ko daudz varu pateikt, ar savu dārgo tehniku tu esi sūds uz puļķi. Saprot, jo tu nekas neesi. Skaidrs, jā?